neliels skats, kā mēs veicam čipošanu mašinām. Sveiki, Audi A5 tikko no Vācijas atnākus. Neliels skats, kā mēs veicam čipošanu mašinām un kā mūsu sadarbības partneri publicē, pieļausim, sociālos tīklos jaudas rezultātus. Pieļausim kodu un viņam nav jaudas stenda, bet viņi sadarbojas ar mums un viņi pērk no mums failus. Tā kā viņi atsūta failus nolasa, mēs viņam izgatavojam un sūtam viņam atpakaļ. Tagad šodien paskaidrošu īsi un ātri, kā pieļausim šitai mašinai. Tā mašina ir atnākusi tikko no Vācijas. Viņš ir 3-litrīgais dzinējs, visi 4 velkoši riteni, quattro. Viņš ir 19. gada mašina, ir redzams motors, iekšā salons, viss perfekti, smuki, viss smuks, nekur nekas netek. Īpašnieks teica, viņam oriģināli ir 282 zirgi, un mums stendas jaudas uzrādīja 282,8 zirgi, un viņam oriģināli 630 grieze. Tad tā un ir, viņam mūsu jaudas stendas uzrādīja 282,8 zirgi un 632,9 griezes moments. Mēs viņam uztaisījām stage pirmo, neko neizņemot, ne ekoloģijas, neko pilnībā. Mēs viņam sasniedzam 335 zirgi un 740 grieze. Tad viņam sanāk klāt plus 53 zirgi un plus 110 griezes moments. Kripatiņu viņam arī var bišķiņ vēl pielikt klāt, tur 10 zirgus un 20 griezes moments, bet ņemot vērā, viņam visa ekoloģija, viss ir iekšā un neko tur nevajag vairs pielikt klāt. Tā kā mēs tulītās izbrauksim uz jaudas stenda un jūs vēlreiz noskaidrosiet, kas un kā. Tā kā minēju, kad izbrauksim tulītās uz jaudas stenda un gribēju pateikt to, ka šeit ir var redzēt pirmais rans un uzreiz otrais rans. Nav nekādu testu, pieļausim 3, 4, 5, 6 vai 7. Tad mēs izņemam bez atvēršanas vadības bloku, viņu nolasījām, uztaisījām pirmo steidžu, ierakstījām, uzreiz mašina ir gatava. Nevajag kaut ko eksperimentēt, mēģināt rakstīt 2, 3, 4 reizi un vilkt laika garumā un eksperimentēt ar mašinu. Mums jau pieredze ir ar tādām mašinām. Pat 20. gads bijis, 19. 20. gads, protams, kas ir augstāk, jau tur sākas garantija no rūpnīcas un viņas pagaidām vēl nebrauc, jo rūpnīca tur var ražoties tas vai dīleris, kā saucams. Neatļauj to čipot, ne visi ļauj, citi ne, bet to es gribēju pateikt, ka testēšanas failiem uz mūsu failu, kas iegādājas mūsu sadarbības partneri, tad pirmais un reiz tūni ir otrais. Mēs izbrauc arī iztestēt, tā kā viss ir tur kārtībā. Labi, tulītās braucam uz jaudas stenda, paskatīmies, kādi rezultāti viņam ir. Un štropēsim pēc tam nost.
Nu, tagad attiecīgi trešais brauciens ir, pirmais brauciens ir tad, kad viņam ir uz oriģināla faila, pēc tam modificēts, un tagad, kad mēs nofilmējam, parādījām, kad viņam ir trešais brauciens, 1:1, trešajā braucienā 335,9 zirgi un griezes moments 733, 7 Newtoni bišķiņ samazinājās, jo temperatūrā celas, un mums telpa šodien ir 18 grādu, tā kā karsējas bišķiņ motors kaut un ventilators ir priekšā. Tā kā viss ir ok, limiti ir atstāti, nedaudz bišķiņ pacelts, viss tās, kā vajag, prāta ribas, viss ekoloģija strādas. Nu kā, interesants bija projekts, tiekamies vēlāk. Atā!